Pirmā elektriskā zobu birsta pasaulē ar mākslīgā intelekta balss brīdinājumiem. Šī ir Oakley X Ultra S. Sveiki, šeit Toms no baltzobu.lv. Uz šo brīdi esmu izmēģinājis 55 dažādas elektriskās zobu birstas, un šī noteikti ir pati gudrākā no visām. Oakley X Ultra S ir pieejama divās krāsās – melnā un gaiša zaļā. Komplektācijā ir iekļauts elektriskā zobu birsta, 3 maiņas galviņas, ceļojuma futlārs, sienas magnetiskais turētājs un lādētājs. Zobirstai ir 5 tīrīšanas režīmi – standarta, jutīgiem zobiem, baltināšanas, masāžas, pulēšanas. Zobirstas maksimālā jauda ir 84,000 sariņu kustību minūtē. Protams, arī šai zobirstai ir 2 minūšu gudrais timers. Tas nozīmē, ka ik pēc 30 sekundēm zobirsta nedaudz savādāk novibrē. Ir jāiedomājas, ka zobi jāsadala 4 zonās. Katru zonu tīram precīzi 30 sekundes. Timers palīdz vienmērīgi notīrīt visus zobus. Lai pilnībā uzlādētu zobirsti, nepieciešams aptuveni 4,5 stundas, taču pilnībā uzlādēt tā spēj darboties līdz pat 40 dienām. Es ļoti vēlējos izmēģināt šo zobirstu tiklīdz tā tika izziņota. Pirmkārt, tajā ir iekļauts visas premium zobirstas features, kā skāriņjutīgs ekrāns, aplikācija telefonā, spiediena sensors, sienas magnēts, ceļojuma futlārs, kurā birsti var arī uzlādēt, bet papildus visam tam šīs zobirsta ar balss palīdzību ziņo lietotājiem, ja zobi tiek tīrīti pārlieku spēcīgi vai pārlieku ātri. Tas paredzēts, lai pasargātu zobu berzējus no pārlieku lielas zobu un smagadu noberšanas. Daudziem, īpaši vīriešiem, liekas, ka jo stiprāk tīrīsim zobus, jo labāk noņemsim aplikumu. Tomēr tā īsti nav taisnība. Ir brīdis, kad spiediens uz zobiem ir pārlieku spēcīgs, un tas nodara vairāk ļaunumu nekā labumu. Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā noteikt, vai esat berzējis, ir aplikojiet savu zobirstu. Ja tās sariņi pēc 2 līdz 3 mēnešu lietošanas ir saglabājuši formu kā jaunai, tad jums nav problēma. Bet, ja sariņi izskatās kā izpūras ēzes, kam katra adata uz savu pusi, tad jūs noteikti pārlieku spēcīgi beržat zobus. Kā rezultātā zobirstas neilona sarliņi pārlūst un nespēja vairs pildīt savu funkciju. Zobirstai iespējams iestatīt daudz dažādu valodu. Līdz ar to var izvēlēties, kuru no tām zobirsta brīdinās par nepareizu zobu tīrīšanu. Zobirsta ir patīkami turēt rokās, tā nav smaga, tīrīšanas kvalitāte liekas teicama, īpaši ar jauniem uzgaļiem, kas jau ir pievienot komplektā, un kopumā šī noteikti ir pati labākā elektriskā zobirsta, ko jebkad esmu lietojis. Man, protams, vislabāk patīk izmantot tieši standarta tīrīšanas režīmu uz maksimālo jaudu. Ļoti patīk, ka arī šim modelim komplektā ir iekļauts magnetiskais sienas turētājs, kurš ir pieskaņots zobirstas krāsai, kā arī ceļojuma futlārī iespējams ne tikai pārvadāt zobirstu, bet arī uzlādēt to izmantojot standarta USB-C kabeli. Komplektā ir iekļaut arī 3 dažādi paši jaunākie maiņas uzgaļi ar silikona sāniem, kas palīdz iegūt vēl lielāku sariņu kustību tīrīšanas laikā. Kā jau visām birstēm, ko tirgojam, arī šai veicām vairākus testus. Sākām ar skaņas testu. Uz maksimālo tīrīšanas jaudu zobirsta izdala aptuveni starp 50 un 60 decibeliem lielu skaņu, kas ir diezgan vidējs rādītājs. Lai pārbaudītu birstas izturību, veicām triecienu testus. Testa laikā metrām zobu birstu pret flīzēm aptuveni 1 metra augstumu, tādējādi simulējot tās iespējamo izkrišanu no rokām vai izlietas. Testu atkārtojam 3 reizes, metot zobirstu ar uzgalu uz leju, ar uzgalu uz augšu un uz sāniem. Zobirsta izturēja visas testus un turpina darboties bez problēmām. Kā nākamo veicām ūdens drošības testu. Zobirsta tiek ieslēgta un pilnībā iegremdēta ūdenī uz 2 minūtēm. Arī pēc šī testa zobirsta turpina strādāt. Kā pēdējo veicām aplikuma notīrīšanas testu. Pirms testa izmantoju zobu aplikumu iekrāsojušās tabletes. Tās iekrāso aplikumu spilgti violetā krāsā. Kā redzams, pēc zobu tīrīšanas viss aplikums ir notīrīts. Šobrīd šī ir ļoti izdevīga zobirsta. Tā ir pati labākā no visām Oakley zobirstēm. Tīrīšanas kvalitāte ir līdzvērtīga citu populārāko zīmolu zobirstēm, taču šai birstai ir ne tikai aplikācija, sienas magnēts un futlārs, bet arī skāriņjutīgs ekrāns, kas nozīmē, ka nav obligāti jāņem līdzi mobilais telefons uz vannas istabu, kā tas ir jādara ar citu ražotāju birstēm, lai redzētu tīrīšanas rezultātus. Visu iespējams aplūkot birstas ekrānā. Un šī, protams, šobrīd ir vienīgā elektriskā zobirsta ar mākslīgā intelekta balss brīdinājumiem. Pie tam tā maksā tikpat, cik vidēji līmeņa citu ražotāju zobirstas, taču šis modelis, manuprāt, pārspēj jebkuru citu elektrisko zobirstu. Ja vēlies to iegādāties, tad aprakstā atradīs saiti uz mūsu mājaslapu. Visi mūsu internetu veikalā nopērkamie produkti jau atrodas pie mums. Tas nozīmē, ka nav jāgaida vairākas dienas vai nedēļas.
Saņemiet to uzreiz, ierodoties mūsu veikalā vai ar piegādu uz pakomātu vai mājām.